RFS pārvar Čempionu līgas kvalifikācijas kārtu pirmo reizi. Latvijas komanda to izdara 15 gadu laikā. Jāni, vairāk tie ir svētki vai bez mazā jau domās par nākamo dueli? Nu, es domāju, ka abi gan svētki, gan arī domas jau par nākamo dueli. Jo, man liekas, otrdien jau mūsu izbraukumā pret Bodo Glimt ir spēle. Es domāju, ka treneri jau analizēs no šodienas, rītdienas sākot. Neaizmirsīsim arī nosvinēt šo panākumu, lai gan 7-0. Bet es domāju, neviens negaidīja tādu rezultātu, ka būs 2 spēļu summa. Un bijām noskaņoti gan pirmajā spēlē, gan arī gaidījām šeit grūtu spēli, jo laukums sintētiskais likās ne īpaši labs. Un daudz arī teica, ka šī ir tipiska māja komanda mājas, un kad viņi spiedīs, centīsies uzspēst savu futbolu, būt ātrs vārds un ar fanu atbalstu mums tā kā pieprasēt mums. Bet, aizgāja kaut kā, kad iestām pirmos vārdus, jau tā diezgan labi un beigās 4-0. Bet līdz gūtajiem vārtiem neklājās pārāk viegli. Kas tur norika, kas varbūt galvās darījās futbolistiem? Es domāju, tie iznāca tādi super noskaņot. Visur gribēja uzspēt, visur patraucēt mums kaut kur nosist. Arī mēs nositām kaut kur tempu. Man uz laukuma arī likās, ka it kā var tur un tur aiziet, ja viņiem kaut kas tur sanāk tiesist vai kas, bet īsti viņiem tādu momentu bīstam arī nelikās, ka bija. Un mums arī bija, kad jau atvērām presingā bumbu, likās, ka 1-2 piespēles un mums būs tomēr kaut kāds bīstams moments. Un spēlē tomēr likās, ka tūlīt mums būs kaut kāds tas transitions saucamais. Un kad mums jāgaida savu iespēju, un tad jau jārealizē. Bet nebija tāda sajūta, ka kaut kas neiet, kaut kas var pajukt, var atspēlēties pretinieki? Man personīgi nebija. Es domāju, ka varbūt kādam bija, bet pēc tā gola, kad mēs pirmo iestām, varēja just, ka mēs arī priecamies visiem tāds nedaudz atvieglojums un davai, un tāds tā kā izpūšam gaisu. Un jau tad bija tā vieglāk, un tad jau 2., 3., 4. aizgāja. Par tavu golu pastāstīja, kā tas notika, kuram varbūt lielāks paldies var pateikt arī? Īsmās iedevu, pats apgriezos, zem kreisās kājas bija bumba, driblēja brīvajā zonā. Darko atvērās un kliedz, lai es viņam dod piespēli, bet Darko ar to savu atvēršanos un kliekšanu aizved to pretspēlētāju. Skatījos, tas bija vārtiem pa vidu, 1,20 m, un bumba zem kājas bez pretestības, domāju, jāsit vienkārši. Bieži man saka arī citi, ka biežāk sit pa vārtiem, tā labs sitiens un uzšāva un bija gols. Otrā spēles daļā, kā noskaņojaties, kas bija pats svarīgākais? Pie 6-0 jau 2 spēļu summā, pēc tam ir 7-0. Jā, tāpat bija tāds, it kā jau viss tādi priecīgi, kaut ko bišķi pat pasmējos, tur ģērtoja Emersons kaut ko tā, bet tāpat laikā sapratām, ka jāiet un jāpabeidz darbs ir. Un gribējās arī otro puslaiku sākt tā atbildīgi, teica, ka iespējams 60 minūtēm būs pāris maiņas, un tāpēc gribējās sākt tā labi, agresīvi un nospiest, un labi arī, ka to 4. vārds iestām, un tad jau tā spēle aizvadījām līdz galam. Cik daudz dzirdēju sajūtu arī RFS līdzjūtēju šajā stadionā? Bija arī iznākot jau uz Razminku, uz iesildīšanos. Bija jūtams mūsu saukļu karoks Latvijas ar zilās krāsas, RFS un neliels pulciņš tur bija. Un vienmēr pēc gūtiem vārtiem arī, kad mums bija tuvāk tur tieši tam sektoriņam, kad viņi uzdzied. Bija jūtams vēl tā labi viņu atbalsts, neskatoties uz lielo pārsvaru pretinieku skatītājiem. Gribētos arī viņus uzslavēt, ka viņi savu komandu pie 0-7 arī vēl dziesmas dziedāja un atbalstīja viņus. Likās tā forši visiem tās klubu krāsas un tāds stadions mājīgs viņiem, un tas atbalsts arī pie tādas sagrāvas bija turpinājās, un viņi dziedāja un svinēja futbola atmosfēru un svētkus. Paldies!